Mūsu rīcībā ir dati par reālo situāciju tālmācībā un mājmācībā. Ļoti īsā laikā esam savākuši vairāk nekā 500 anketas no respondentiem, no vecākiem, no bērniem un jauniešiem, kā arī no absolventiem, kas mācījušies tālmācībā. Un tās turpina ienākt. Ko dod šis dzīvesveids un kāda ir tā izaicinājumi? Kā patiesībā jūtās bērni un jaunieši tālmācībā? Kā veidojas pieauguša tālmācībnieka dzīve? Kādi ir galvenie iemesli šādai izvēlei? Cik gudras un pašpārliecinātas personības izaug un kāda ir viņu spēja orientēties dzīvē? Galu galā, cik bieži viņi satiekās ar vienaudžiem un kā vecāki un bērni paši vērtē savas iegūtās sekmes? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem iespējams tevi ļoti pārsteigs. Tāpēc nāc rītvakar 6 uz tikšanos ar anketas veidotāju, ar Baibu Stikuti. Baiba ir biedrības ģimeņu skolu apvienība dibinātāja un 5 pieaugušu dēlu mamma, kurus skolojusi mājmācībā, un viņiem ir arī tālmācības pieredze. Būs pieejams ir ieraksts, taču nāc uz tiešsaisti, jo tad tu varēsi uzdot sev interesējošos jautājumus. Tiekamies rītvakar!